Tātad labu rītu visiem puiši meitenes. Klausaties, atkal stāsts par Šleseru. Redziet, griežu kartupeļus. Smalcinu kartupeļus un atkal pārdomāju, jo Dieva vārds saka, ja, kad svētīgs tas cilvēks, kas dienām un naktīm, nezinu, pirmais psalms vai kur tas bija mums, kurā psalmā, ka svētīgs ir tas, kurš dienām un naktīm pārdomā tā kunga ceļus, tā kunga vārdu, var sakot, nes saviem vārdiem, ja. Un atkal domāju par vakardienu, par visiem video, par to, ko Šlesers izdarīja vai neizdarīja. Jūs saprotiet, tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni, jo jūs atcerieties Jonas gadījumu, ja. Mums varbūt vienreiz dzīvē Dievs iedod kādu iespēju, un otra tāda vairs nebūs. Un ja mēs zinām, ka Latvijā mums ir prezidents sodomists, kurš pats iet uz elli, kurš ar savu grēku ir atnesis lāstu Latvijai, visai valstī, visai ekonomikai, iedzīvotājiem, ja caur Dieva vārda prizmu skatās, tad viss ir nolādēts šeit. Ja? Latvijā gaisa atmosfēra, viss ir nolādēts šīs sodomista dēļ. Un Dievs no saviem bērniem, kas zina evaņģēliju, jo evaņģēlijs ir vēsts par to, kad ir jāatgriežās no grēkiem, ja ne, tu tiksi pazudināts, tu tiksi iemests ellē, tu tiksi mūžībā mocīts, sauciet, kā gribiet, par to visu Bībelē ir aprakstīts. Un tu to visu zini, kas ar sodomistiem notiks, un vispār arī jebkuru citu grēcinieku, kurš neatgriezīsies. Un tu pēkšņi kā Šlesers, Dievs viņu ved, var teikt, iedod iespēju, ja? Aiziet un uzrunāt publiski, kur es jau teicu, kur simtiem kameras un kāda reportieri un kas viss, un pa televīzijām, tad viņš, jo video es gribu nosaukt, kad Šleseram Jēzus ir pie pakaļas, kaut kā tā būs, ja? Ka viņam ir pilnīgi viss pie pakaļas. Viņš ir gatavs sodomistam dot roku, gatavs brāļoties, gatavs iet čupoties. Un kā jau vakardienas video es teicu, mierīgi, ja cilvēkam šim nav nekāda nemorāla, vispār tur par kādu Jēzu, par kādu Dievu, tagad es to saprotu, ja? Tad pat morāle viņam nav, ja? Lops pat nedotu roku šitādam sodomistam, kurš ir, kā es teicu, spermojies un dračījies un ar orģijām un ar zimumu locekļu pakaļā un ar visām. Jūs apskatieties, vispirms apskatieties, ko dara šie homoseksuāļi, un ja jūs vēl neapvemsaties no tā visa, ja, tad turpiniet tagad manu video skatīties, un kad tikko tāds viens ir šito visu darījis, ja, es tā, tēlaini, saprotiet domu, ja. Un pēkšņi viens iet un redzējāt, cik knaši Šlesers iedeva roku. Tas vien parāda, kad vecīt, davai ātrāk piķi, davai ātrāk, man vajag naudu, ātrāk zģelkas, jūrmalgeitas, poltergeitas, voltergeitas, davai ātrāk naudu. Kāds tur homo, kāds tur šitas, pie pakaļas man tas Jēzus, davai babki, naudu, atkal tāds ministrs, gribu būt šitāds ministrs, atkal gribu tur nokāst limonu. Mīļie cilvēki, redziet, kur Bībeles visas rakstvietas parāda sevi, teiksim, dzīvajā, dabā, kā tas izpaužās. Tāpēc, lūk, turpinu par šo pārdomāt, kad Jēzus ir pilnīgi, teiksim, Šleseram, tā, kā es teicu, pie pakaļas, pie anālās atveres. Jo, ja tā nebūtu, tad šī bija tāda iespēja pateikt publiski, tik klāt, jo citi cilvēki varbūt tur Dievu gadiem lūdz, Dievs palīdzi man tik klāt pie prezidenta tur runāt, uzrunāt, es nezinu, es tā kā piemēru saku, iespējams, ka citi cilvēki, viņiem vispār mūžā nebūs iespēja tik klāt pie prezidenta, a te ir sodomists, kas ir atnesis lāstu pār Latviju. Un Šlesers mierīgi iesaistās, kā es teicu, un finālā es teicu, mierīgi pēc šī visa es redzu, ka viņš arī ir šo orģiju, var teikt, atbalstītājs un kandidāts, un kā jau es rakstīju, viņš mierīgi varētu piedalīties, mierīgi tikai summas lielumu. Nosakiet Šleseram summas lielumu, un manas domas ir, ka viņš mierīgi ietu arī sodomijā, jo ja tu iedod roku un tik knaši viņš viņu spieda, kā es teicu, ja tu aizietu
pie cilvēka un stāvētu rokas gar sāniem un tas lūgtos, no Aināriņu iedo roku un sasveicinamies un tur 3 minūtes pielētos, ja? Taču jūs redzējāt, kā viņš deva šim sodomistam roku. Tas vien nozīmēja, vecīt, davai ātrāk to visu daram. Nu, kaut kā tā.